Mīčels veido vienspilnieku kārtību uzbrukumu. Gulbis iespēlē Šeļakovs. Šeļakovs. Tāds labs pusāķu mētījums, beigās izdodas. Un apšaubīt viņu lēmumus jau mums tiešām nav nekāda pamata. Oskars Virsis 2 punktu, labs apgrieziens. Kādu laiku izlaida dēļ operācijas. Bija viņš Rīgā slimnīcā. Skatījās arī mūsu traumas pārraides. Atceros, kādā no tām arī sūtīja ziņu par to, ka klausās. Un šeit labi nospēlēja Jēkabpils uzbrukumā. Domāju, ka neatstās Jēkabpilieši ne sekundes Ventspilī apdraudēt viņu grozu. Ļoti skaisti Lārsons. Maksimāli labi notiesāt un varbūt pamācīt citus kolēģus, kuri nav tik pieredzes bagāti, ko darīt kurās epizodēs. Un šo no spēles pagaidām nav trāpījis. Bet kāda starpība, ja tavu komandu šobrīd ir vadībā? Pāvēlam jau cik piezīmes, 2 piezīmes, tā ka ļoti. Un šoreiz gadījās tā, ka saņēma, basketbola valodā runājot, tālmetienu sejā, bet Andrejs Šeļakovs rāda, kurš ir. Spēlētājiem Aldars Latvijas basketbola līgā 14,6 punktus. Viņš līdzinējās 11 spēlēs bija guvis Aldars Latvijas basketbola līgā, bet visos pārējos rādītājos arī nekā diži, teiksim tā. Zem 10 minūtēm viņam šodien tikai. Turpinam komentēt spēli. Mičels pa perimetru saspēlēs ar Viginsu. Vigins izlem, ka viņš varētu mest tālmetienu. Kāpēc ne? Šo bronzu 18 čempionātā viņš ir pārstāvējis visas jauniešu izlases. Jēkabpilī joprojām minimāls pārsvars. Mičels dodas cauri, labs caurgājiens. Un nesportiski piezīme fiksē Oļegs Latiševs, ieskaita arī 2 punktus. Labākajiem jaunajiem spēlētājiem un arī Buķankovs šo Baumaņu kausu ir saņēmis. Kas ir Valdemārs Baumans? Nevienam latviešu cilvēkam, es domāju, nav jāstāsta. Ka nāks 2 garie spēlētāji augšā likt blokus. Beigās Rutkausks to izdara. Tailers Lārsons trāpa no tālās distances. Panāk vadību +2. Viņš ar bumbu. Interesanti, ka Ventspilī spēlētājs, kurš ir iemetis 1 no 7 metieniem šodien no spēles, izlēma mest tik ļoti svarīgo tālmetienu.